Sveiciens visiem! Šobrīd Maksimā notiek skaistuma festivāls līdz 22. oktobrim. Un tieši šis ir tas laiks, kad es gatavojos savai koncertūrai, un arī es esmu nolēmusi sevi iepriecināt ar skaistuma lietiņām. Ejam paskatīties, kas tad šeit labs ir. Man noteikti ir vajadzīgs šampūns, jo mani mati tiks pakļauti karsēšanai, veidošanai un tā tālāk tā joprojām. Un man ir vajadzīgs arī kondicionieris, lai nav tādi momenti, kad mājās tu esi un jāmazgā mati ar dušželē. Paldies! Šis ir jutīgai ādai. Man liekas, tagad rudens nāk, visādi apsārtumiņu sejas un vējš un sausākā. Šis derēs. Nu, esmu nonākusi pie korejiešu stenda, lai arī mēs esam Latvijā. Bet es uzreiz zinu, ka es ņemšu šo. Viņi ir ar korejiešu bērsuli. Vai tu esi dzēris korejiešu bērsuli? Es ne, un droši vien, ka arī nedzeršu, bet likšu to uz sejas. Par šo man pačukstēja, ka šis esot vienkārši šedevrs TikTokā. Kam viņš domāts, nezinu, bet seja būšot ļoti mirdzoši. Man arī tagad tās būs paldies. Un no Korejas mēs esam šeit pat 2 soļu attālumā nonākuši līdz mūsu pašu mīļiem dzintariņam. Un es nevaru iedomāties savu ikdienu bez dzintaru lūpu balzām. Un te ir arī Attraction Force. Es domāju, ka tas ir, lai darītu vīriešus pievilcīgākus, bet nekas noderēs varbūt kādam. Nu, lūk, savas skaistuma pērles es esmu atradusi. Noteikti aicinu arī tevi nākt uz skaistuma festivālu un atrast savas pērles.